Bieži ar pārmetumu runā, kāpēc Dievs pieļauj slimības, bet neņem vērā, ka Dievs ir nolicis gan nedzīvajā dabā, minerālos, gan arī augu valstī, ārstniecības augus un arī dzīvnieku produktos ārstnieciskus faktorus, kas aizsargā pret slimībām un ārstē. Ja vēsture ir tāda, kad zina jau zivju eļļas labvēlīgo iedarbību, ka tā pasargā no rahīta, to jau zina sen. Bet, kad zinātnieki sāk pētīt, kādēļ Grenlandes inuītu ciltis vai eskimosi maz slimo ar sirds slimībām, tad 1923. gadā zivju produktos tika atrastas nepiesātinātās taukskābes. Sākumā viņas uzskatīja par vitamīnu F, bet vēlāk ķīmiķi noskaidroja, ka tas ir polinepiesātinātās taukskābes, īso ķēžu taukskābes, ko nosacīti apzīmē ar vārdu omega-3. Eksistē gan omega-3, gan omega-6. Omega-3 ir divas – eikozopentaēna skābe un doksaheksāēna skābe, un omega-6 ir gamma-linolēna skābe, arhidona skābe un citas. Vai šīs taukskābes veidojas mūsu organismā? Taukskābes neveidojas organismā, tas ir jāuzņem no ārienes, un tādēļ sākumā viņas arī uzskatīja par vitamīnu, bet būtībā viņas tagad sauc par neaizvietojamām taukskābēm. Arī zivis pašas nesintezē viņas, bet zivis uzņem viņas no okeāna aļģiem un no planktona. EPS, tātad ir šī saīsinājums no šīm taukskābēm, ko tās nodrošina? Šīs taukskābes nodrošina, ka asinsvadi ir elastīgāki, ir labāka asins plūsma, viņas pasargā no arteriālā spiediena paaugstināšanās, no sirds aritmijām un pasargā arī asins riti no aizsprostošanās. Asins riti notiek vienmērīgāk. Un DHS skābes, ko tās? Abas šīs skābes EPS pasargā sirds asinsvadu sistēmu, un arī DHS vairāk iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, uz smadzenēm un uzlabo nervu šķiedru vadāmību un arī veicina pareizu mentālo un fizisko attīstību bērniem augošiem, kas ir ļoti svarīgi, un arī palīdz novērst uzmanības deficīta sindromu bērniem un palīdz arī pret depresiju. Tikai šīm abām taukskābēm EPS un DHS ir jābūt pareizā attiecībā. Lai DHS nebūtu pārāk daudz, tad arī depresija ir spēcīgāka. Un pareiza attiecība ir svarīga, lai depresiju novērstu. Jūs minējāt, ka šīs taukskābes mūsu organisms neražo, tad tās jāuzņem ar uzturu. Tādēļ es došos pie uzturu speciālistes, lai noskaidrotu, kā tās var uzņemt pietiekamā daudzumā. Labdien, Baiva! Labdien! Jūs arī tikko dzirdējāt, kā profesors teica, ka mūsu organisms šīs taukskābes nesintizē. Kā mēs tās varam uzņemt? Es un mani kolēģi, mēs uzskatām, ka ar uzturu Latvijas tāds vidusmēra cilvēks nevar uzņemt šīs taukskābes, ka ir pietiekamā daudzumā, jo tāds vidusmēra latviešu cilvēks zivis ēd apmēram reizi 10 dienās. Tas attiecīgi nodrošina tikai kādus 130 mg omega-3 taukskābju, kas ir apmēram 5. daļa no minimālā ieteicamā daudzuma. Un īpaši svarīgs, kā jau profesors arī minēja, ir šīs dziļūdens zivis. Bet latvieši ir iecienījuši bieži vien arī ezera zivis, tā kā, kurās šo taukskābi, diemžēl, nav pietiekama daudzuma. Tad visas zivis neveido vienā daudzuma šīs taukskābes? Noteikti nē. Dziļūdens, sālsūdens zivis, tās šīs taukskābes sintezē, ja, kā jau profesors minēja, bet ezera zivīs tās, diemžēl, ļoti minimāli. Tas nozīmē, ka ikdienā, ja es uzturā lietoju zivis, nevienmēr es uzņem pietiekamā daudzumā šīs taukskābes. Tieši tā. Vismaz šeit Latvijā mums noteikti paralēli zivju ēšanai vajadzētu lietot zivju eļļu. Vēl gribēju minēt tādu svarīgu faktu, ka daudz kur presē tiek minēts par līnsēklu eļļu, ka tā satur ļoti daudz omega-3 taukskābju, pat 6 reizes vairāk nekā zivju eļļa. Bet tā īpatnība ir tā, ka zivju eļļā šīs omega-3 taukskābes ir mazliet citādākā formulā nekā līnsēklu omega-3 taukskābes. Līdz ar to līnsēklu eļļa nespēja pildīt tās funkcijas organismā, ko spēj pildīt šīs garās omega-3 taukskābes.
Jūs minējāt par zivīm, kas dzīvo dziļi ūdenī un ir arī jūras zivis. Vai es varu, piemēram, minēt, ja es kā makšķernieks eju makšķerēt, pārliecināts, ka es pietiekami daudz nesu mājās zivis, kuras pēc tam var arī, protams, dot šīs taukskābes. Kuras būtu tās zivis? Kā makšķernieks noteikti no ezera nevarēsiet atnest tādu zivu, kurā būtu pietiekama omega-3 taukskābi. Ja? Bet tad jūras zivis paliek? Jā, paliek jūras zivis. Un vēl ir ļoti liela atšķirība starp jūras zivīm, ka nevienmēr tās lielās, tās ilgi dzīvojušās zivis saturētu vairāk omega-3 taukskābju. Turpretīm tās maziņās, ja, tur sardīnas, anšovi un tādas mazākas zivtelītes, kuras dzīvo īsāku mūžu, ja, tad viņās būs kvalitatīvāk šī omega-3. Es arī pieļauju iespēju, ka ļoti svarīgi, kā tiek pagatavotas zivis. Noteikti. Un ir tā, ka Latvijas iedzīvotāji bieži ārpus lielajām pilsētām netiek pie svaigām zivīm. Viņi lieto zivju konservus, lieto kūpinātas zivis, kur jau šīs taukskābes ir daļēji oksidējušās, jau sabojājušās, ja. Līdz ar to viņi praktiski vispār neuzņem šīs omega-3 taukskābes. Tomēr ir cilvēki, kuriem patīk gatavot, un tāpēc studijām tūlīt noskaidrosim, kā omega-3 ietekmē mūsu organismu. Piemēram, ja mēs runājam par acīm. Interesanti, ka ir noskaidrots, ka šīs omega-3 taukskābes uzkrājās centrālajā nervu sistēmā un acīs. Un tātad viņas uzlabo redzi un augošam bērnam redzes attīstību un arī uzlabo nervu sistēmas darbību. Ja mēs runājam par imūnsistēmu, tas mehānisms ir tāds, ka šīs omega-3 taukskābes iedarbojās uz šūnu membrānu. Organisms sastāv no miljardiem šūnu. Un ļoti svarīgi ir, kā šī šūnu membrāna vai tas šūnas apvalks funkcionē, vai viņš laiž cauri nepieciešamās vielas. Un arī imūnsistēmas šūnas, kuras veidojās kaulu smadzenēs un citur organismā, arī veidojās tikai šo nepiesātināto taukskābju omega-3 labvēlīga darbības ietekmē. Omega-3 taukskābes veido ļoti elastīgu asinsvadu sieniņu, kura arī pasargā no paaugstināta arteriālā spiediena, un arī omega-3 taukskābes palīdz novērst sirds aritmijas. Un tādēļ arī omega-3 taukskābēm ir ārkārtīgi nozīmīga loma sirds asinsvadu slimību pasargāšanā. Agrīnā jaunībā cilvēki nedomā par locītavām, bet pienāk vecums, kad jāsāk domāt. Kas attiec uz locītavām, tad omega-3 taukskābes uzlabo locītavās sinoviālā šķīduma veidošanos un cirkulāciju. Sinoviālā šķīdums ir tas, kas pasargā locītavu virsmas no nodilšanas, no berzes, no sāpēm un uzlabo locītavu funkciju. Un arī omega-3 taukskābes palīdz novērst dažādas locītavu sāpes un nevienmērīgu locītavu attīstību, kāda tā ir vērojama skolas vecuma bērniem pie tā saucamās šlateru slimības. Ja mēs runājam par ādu, matiem, nagiem. Omega-3 taukskābes ļoti labvēlīgi ietekmē ādas konsistenci. Āda nav pārmērīgi sausa, mati un nagi ir izturīgi un elastīgi un ar acī tīkami skaisti. Un omega-3 taukskābes arī šī gadījumā novērš ādas alerģijas izpausmes. Un visbeidzot smadzeņu darbība. Smadzeņu darbība ir ārkārtīgi svarīga augošam bērnam, kurš pirmā dzīves gadā un arī turpmāk iepazīst apkārtējo pasauli. Un omega-3 taukskābes uzlabo smadzeņu attīstības procesus, tā saucamo mentālo attīstību, un uzlabo nervu šūnu mielīna apvalku veidošanos. Un līdz ar to bērns attīstās intelektuāli un arī fiziski daudz labāk. Paldies, profesori, jums par sarunu, bet es vēl turpināšu savu diskusiju.